Tu nevari mainīt to, ko tu neapzinies. Skaidrība ir sākums pārmaiņām. Ja tu sevi nepieņem, visticamāk, tavs ķermenis jau sen to rāda. Nevis caur vārdiem, bet caur ķermeniskām reakcijām. Ar paceltiem pleciem, ar savalktu vēderu, ar seklo elpošanu, ar nogurumu, iespējams, kuram tev nav pat izskaidrojumu. Un trakākais ir tas, ka cilvēki domā, ka tā tas vienkārši ir. Tā ir daļa no dzīves, tas ir normāli. Šajā epizodē es tev parādīšu 7 pazīmes ķermenī, kas signalizē, ka tu dzīvo attālināti no sevis un kā jau šodien atgriezties atpakaļ pie sevis. Tie ir brīži, kad cilvēks saka, ok, jā, es saprotu, ka man vajag sevi pieņemt, es vēlos sevi pieņemt, es gribu justies labi, es gribu būt mierā ar sevi, bet realitātē viņš joprojām turpina būt nemierīgs, turpina no sevīm atsvešināties un iespējams pat jūtās noguris. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, kad tas nav tikai par to, ko tu domā, to, ko tu vēlies, to, ko mēs gribam. Tas nav pozitīvas frāzes vai mēģinājums caur pozitīvām domām, frāzēm sevi pārliecināt. Ja cilvēks sevi nepieņem, ķermenim nav cita varianta, kā dzīvot aizsardzībā, un parādās tas ļoti konkrētās pazīmēs. Šodien tātad es iedošu tev šīs 7 pazīmes, kuras tu vari atpazīt sevī. Ja atpazīsti vairākas, nenosodi galvenais sevi, tavs ķermenis ir visu šo laiku tev centies aizsargāt, un tas ir tas, kas ir viņa darbs. Ja tu esi jauns šajā kanālā, es esmu Baiba Auziņa, es esmu pavadoni cilvēka somatiskajā transformācijas ceļā, un es strādāju ar cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties pie sevis tieši caur ķermeni. Sajust vairāk vieglumu, mierīgumu ikdienā, atjaunot stabilu, drošu iekšējo sajūtu, un šī somatiskā pieeja, ar kuru es strādāju, balstās sevis pieņemšanā, nevis kaut kādā veidā sevi mēģināt salabot. Ja? Jo tas ļauj pārmaiņām notikt pakāpeniski, caur ķermeni, bez piespiešanas un bez šīs sajūtas, kad ar tevi kaut kas nav kārtībā. Bet atpakaļ pie pazīmēm. Pirmā pazīme – tu patstāvīgi ievelc vēderu. Daudz cilvēku to patiesībā dara automātiski. Viņi pat nepamana, ka vēders nekad īsti nav tāds brīvs. Tas ir ievilkts, ciets un turēts kontrolē. No malas pat var likties normāli. Man arī ir viena jauniete, pirms mēs gājām sesijā, kas nāk pie manis strādāt, šī jauniete. Un viņa saka, vispār vēl es gribētu saprast, kā atbrīvot vēderu, un tad es sāku vairāk runāt par šo vēderu, jo mēs gājām ar vienu nodomu sesijā, tad viņa teica, viņa patstāvīgi ievelk šo vēderu, un viņa sāk sajust, ka tas viņu kontrolē, ja, jo tas nav ar laiku, ko tas nozīmē, ka cilvēks netur tikai vēderu, viņš tur burtiskā nozīmē sevi. Es arī esmu gājuši ar ievilktu vēderu, lai tikai izskatītos labāk, ja, bet patiesībā tiek turētas emocijas, ja, tur šo ļaušanos, šo spontanitāti, savu patiesību tiek aizturēta, tur dusmas visu iekšā, tur asaras, tur savas patiesās vajadzības. Un rezultāts ir tāds, ka ķermenis sāk dzīvot patstāvīgā kontrolē. Respektīvi, ķermenis it kā, ja viņš varētu runāt, viņš visticamāk teiktu, bet ja es nepateikšu, nerunāšu to savu patiesību, ja mani nepieņems, ja nerunāšu pretī, tad mani mīlēs, ja būšu tur pareizāks, ja nepalikšu viens, ja sevi kontrolēšu, būšu drošībā, paredzami. Tas nav par vēderu. Tās ir attiecības ar sevi. Ļoti bieži cilvēks agrā vecumā iemācās, ka būt dabiskam nav droši, būt autentiskam nav droši, ka ir jāpielāgojas, ir jāizskatās labi, ir jābūt ērtam, ir jābūt mierīgam un ir jāatbilst tantes vai kaimiņu gaidām. Un vēders kļūst par vietu, kur šo visu turēt. Savās praksēs es tik daudz tiešām esmu strādājis tieši ar vēderu, un kur tu to vari pamanīt, ejot sporta zālē, aizejot uz randiņu, ejot darba vietā iekšā
uz ielas, pa draugu lokā, būtībā tur, kur apkārt ir cilvēki, ķermenis var saspringt tieši caur vēdera savilkšanos. It kā tu nevarētu, ja tu neesi, tur neturi sevi, ja tu esi kaut kāds, kaut kas ar tevi nav, tu neesi pareizs, tu neatbilst kaut kādām gaidām. Un patiesībā arī tas var būt ne tikai cilvēkos, arī tad, kad neviena nav apkārt, nav nevienam nekas jāpierāda, nav labāk jāizskatās. Ķermenis to būtībā nespēja palaist, un tā ir tāda jau zīme, ka kontrole nav tikai ārēja, tā ir nemanāmi kļuvusi par iekšējo stāvokli. Un šis ir viens no biežākajiem sevis nepieņemšanas signāliem, kad tu pat atpūtā, ja, nevari būt, tā teikt, brīvs sevī. Vēders ir sasprindzis. Pamēģini šobrīd, es tev aicinu tieši šajā brīdī pamanīt, kāds ir tavs vēders. Vai viņš ir atslābināts, vai tu tā kā viņu mēģini ievilkt uz iekšā, tu viņu turi, vai tu viņu kontrolē. Ļoti bieži, ja cilvēks tur vēderu vienkārši tāpat, viņš arī tur savas emocijas. Bet tajā mirklī, kad vēders paliek mīksts, un tu vari sev palīdzēt arī kaut vai ar šīm vēdera pasmasāžām, bet tas nebūs tikai par to, tas būs atbalstoši, tas būs palīdzoši. Jo tajā mirklī, kad šis vēders palaižās vaļā, cilvēks pa dzīvi iet citādi. Ja? Pavisam cits cilvēks. Es tev ārkārtīgi iesaku paskatīties, kas dzīvo, cik liela kontrole ir tavā vēderā un kas notiek, kad tu viņu atslābini un vēl vairāk atslābini un piefiksē to vairākas reizes dienā. Otrā pazīme, kas arī ir diezgan tipiska, ir uzrauti pleci. Ja tavi pleci bieži ir uzrauti, savilkti, cieti, tāds smagums, ļoti iespējams, ka tavs ķermenis dzīvo hiperuzraudzībā. Ja, es pati nepamanīju, ka es tur biju, un būtībā nemaz tik sen, tie bija kādi 3 gadi atpakaļ, kad pirmā reize, kad es sapratu, ka man ir ne tikai tāds fiziskais šis saspringums plecos, kas arī ik pa laikam kaut kur man ir nācis, bet es piefiksēju, ka ejot gulēt, es esmu saspringusi. Dažreiz arī pie datora strādājot, tu saspringts, dažreiz mazgājot traukus, kaut kādu glāzi nomazgāt, arī kaut kur ir saspringts, tu vēl neesi aizgājis no kaut kāda darba pienākuma, vēl kaut kur jau tur un saspringzinās. Ja, un patiesībā man negribējās to pašai atzīt, jo likās, nē, tas nav par mani, bet patiesība ir tāda, ka nervu sistēma vienkārši nejūtas patiesā drošībā. Ja, tas ir par to, ka tu esi visu laiku gatavībā kādam palīdzēt, taču jāpalīdz, ja? Gatavībā kādu glābt, gatavībā kaut ko risināt, gatavību uzņemties kaut ko, ja? Kaut kādus pienākumus, gatavību, izturēt kaut ko, gatavība kontrolēt šos nākošos soļus, kas notiks tālāk. Un no malas šie cilvēki ļoti bieži izskatās ļoti spēcīgi, ļoti spējīgi un arī uzticami. Ja? Viņi var visu. Viņi visu paspēj, uz viņiem var paļauties, tā teikt, vīrs un vārds, un viņi vienmēr zina, ko darīt. Bet no iekšpuses tā realitāte, diemžēl, ir bieži pavisam cita. Ir nogurums, kuru vienkārši nejūt. Ja? Ir kaut kāds tāds iekšējs spiediens, sajūta, ka es nevaru līdz galam atslābināties, jo tad, ja kaut kāds stāstam seko, tad kas, ja, ir ļoti grūti atpūsties un ir tā nepārtrauktā atbildības sajūta par visu. Ja, par daudz, ne tik daudz, ka par sevi. Ja mēs uzņemtos atbildību tikai par sevi, dzīve kļūtu daudz vienkāršāka. Bet par citiem, kā viņiem, ko ar viņiem. Ja, un pleci vienkārši ļoti bieži kļūst par vietu, kur ķermenis glabā šos pienākumus, kurus cilvēks, tu kā cilvēks, pats sev uzliec vai uzņemies no citiem. Tiešām sirds sāp, redzot, ka ne tikai cilvēki nes to savu dzīvi, kur arī nes ar visiem šiem stāstiem, kas ir smagi, bet arī citu emocijas nes, citu cilvēku haosu, citu neatrisinātās problēmas.
Un rītā, starp citu, ir mans bezmaksas seminārs, atgriešanās pie sevis, kā pieņemt sevi caur ķermeni. Un es esmu no tiem pasniedzējiem, kā es veidoju šos seminārus un webinārus. Es bieži vien pajautāju, iepriekš ir aptauja, un viens no aptaujas jautājumiem bija par to, kurā ķermeņa daļā tu jūti visbiežāk kādas sāpes vai saspringumu, un 90% atzīmē, ka tie ir jūtams saspringums tieši plecos ikdienā. Jo šis ankets man ļoti palīdz pielāgot saturu, lai es ne tikai varētu pastāstīt, ko es zinu, iedziļināties tajā plašāk, bet lai tiešām atbildētu uz cilvēka aktuālo jautājumu. Ja, ķermenis tātad rāda šos plecus, un ķermenim ir šī pārliecība jau bezmaz vai iekodēta, kad ja es atslābšu, kaut kas noies greizi, man tur jābūt ir stipram uz mani, lai uz mani var paļauties. Patiesībā pleci mums bieži nes to, ko sirds nevar vairāk panest. Viņi vienkārši to nespēja. Un tad tas aiziet uz pleciem. Un kā tu vari to ieraudzīt? Tas var būt pēc darba dienas, darbdiena beigusies, it kā nekas nav jādara, bet pleci varbūt joprojām saspringti, varbūt tā kā man, ejot gulēt, šie pleci joprojām ir saspringti. Ķermenis vienkārši neprot izslēgt, viņam nav šī iedota šī uzmanība, izslēgt tātad šo gatavību visu laiku, rīkoties. Ja, arī pleci var saspringt tādā gadījumā, ja es uzņemu citu emocijas, piemēram, partnerim slikts garas stāvoklis, satraucies bērns, kolēģis dusmīgs. Un arī tādā veidā pleci var savilkties, jo ķermenis arī iemācījies ir sava veida patiesību priekš viņa, kad, ja ir kaut kādas, pieņemsim, citiem emocijas, tas nozīmē, ka man tur kaut kas ir jāglāb, man ir jābūt tam, kas iet un izglāb. Patiesībā bieži vien tur, kur mēs necenšamies kādu glābt, kur mēs necenšamies dot norādījumus, tur ir vislielākais progress. Nevienmēr, bet bieži vien. Ja? Un šie uzrautie pleci bieži veidojas cilvēkiem, kas agrāk dzīvē ir iemācījušies būt atbildīgi diezgan agrā vecumā, nekā varbūt tas ir ok. Šis ir bijis arī 100% mans gadījums. Es gan ātri uzņēmos atbildību par dzīvi, sapratu, ja es neko nedarīšu, tad nekas nebūs, tieši tā, man ir jātur, man ir jānes. Un bieži vien šie cilvēki vienkārši kļūst par šiem stiprajiem. Varbūt ģimenē vajadzēja izturēt dzīvi, tas arī mans gadījums. Nebija vietas kaut kādiem vājiem brīžiem, un ķermenis kaut kādā veidā tomēr pierod nest, jo viņš atbalsta. Tāpēc, ko tu vari pajautāt, ja tu jūti šo saspringumu plecos, kas ir tas, ko es nesu, kas nav mans? Kas nav patiesībā mans, kur es joprojām jūtos atbildīga, pat ja tas nav mans pienākums. Vienkārši uzdot šos jautājumus. Jo kā tajā mirklī, kad mēs noņemam no šīs nastas, ko nevajag nest, pleci vienkārši dabū šo dabisko nolaišanos. Trešā pazīme būs par seklu elpošanu. Ļoti daudz cilvēki neelpo pilnībā un paši to nepamana, un viņiem liekas, ka kāds tam vispār ir sakars, kāda tur elpošana, bet elpas ir īsas, pārsvarā notiek šeit ķermeņa augšdaļā, kaut kur līdz atslēgu kauliem, gana tādas steidzīgas, kaut kur nepabeigtas, bieži pat saraustītas. Dažkārt pat cilvēks nepamana, kā viņš aiztur elpu, jo īpaši stresa brīžos, mēģinot koncentrēties, vai sarunās ar cilvēkiem situācijās, kur viņš jau sāk domāt, ka viņš tiks vērtēts. Tas nozīmē tikai vienu, ka nervu sistēma nejūtas droši, jo elpa ir viens no pašiem precīzākajiem signāliem, kas parāda, kā tieši jūtas ķermenis. Man vajag redzēt tikai 5 minūtes uz paklājiņa, pat mazāk iespējams, kā cilvēks elpo, un es redzu, kas ir tie dzīves paterni, caur kuriem viņš iet cauri. Elpa parāda tik
tik ļoti daudz, kad, ja mums šī nervu sistēma jūtas mierā, tad elpa pati par sevi dabiski kļūst dziļāka, dabiski mēs dzirdam šos atvieglojuma elpas. Ja, lēnāka, plūstošāka, bet, ja nervu sistēma jūtas apdraudēta, elpa ir īsāka, un tā ir viena no pazīmēm cilvēks, kas sevi nepieņem, ja viņš dzīvo šajā nepārtrauktā iekšējā vērtējumā, ja, vai es izdarīju pietiekami, ja, vai tas būs, nu jā, vai tas būs pietiekami, ja nu es kļūdīšos, varbūt manis ir par daudz, nu nevar vēl vienu jautājumu prasīt, nu būs par daudz, kā tas izskatīsies. Nē, nu es vispār nevienu jautājumu neuzdodu, varbūt, ja es esmu par maz, mani nu, vispār nekur neesmu. Pat ja šīs domas nav tādas kā skaļas, ja, ķermenis tās jūt un ķermenis uz tām reaģē, un tas izmaina elpu. Ja? Ar tādu nozīmi, ka es iekšēji, kas notiek tajā procesā, stiprinās šī pārliecība, ka es nevaru pilnībā atvērties, ka es nevaru pilnībā būt tāda, kāds es esmu. Es nespēju, es nevaru atslābt, ja man ir jāuzmanās, man ir jābūt uzmanīgam, ir jābūt tajā kontrolē. Un, jā, šī seklā elpa bieži vien ir vienkārši ilgstoši iepriekš gadiem tāds uzkrāts spriedzes rezultāts. Jā, elpa, dziļa elpa, un dziļa elpa nav tikai elpošanas tehnika. Varbūt tu esi dzirdējis tādu teicienu, kā tu elpo, tā tu dzīvo. Es pati sev kādreiz pieķeru pie domas, ir kaut kādas lietas, kur man arī varbūt jāpaspēj, man ir bišķiņ jāiespringst, un es saprotu, un pirmais, ko es čekoju, ir elpa. Kā es elpoju? Ok, uzskrēju, daskrējos. Ja mana elpa nav pietiekama plaša, es neļauju sev būt. Ja, es kaut kur esmu aizskrējusi. Ja, un tā ir tā atļauja būt sev redzamam, pamanāmam, atļauja arī būt atšķirīgam, ja, neizpatikt visiem, prasīt palīdzību. Ja. Jā, tāda es esmu, es netieku ar visu galā. Tu vari pamēģināt kopā ar mani uztaisīt tādu kārtīgi dziļu ielpu. Kārtīgi dziļu ielpu, un pēc tam uztaisi, tad, kad tu esi uztaisījis dziļu ielpu, lēnu izelpu. Un vienkārši, kamēr tu to dari, pamani, vai tava šī izelpa notiek viegli. Vai ķermenis ļauj tai notikt, vai arī tev gribās maksimāli ātri atkal ieelpot. Ja, dažiem cilvēkiem šis jau ir grūti, un tas ļoti daudz ko pasaka. Tajā mirklī, kad cilvēks sāk pilnībā pieņemt sevi, šī ir ļoti bieži viena no pirmajām lietām, kas mainās. Un īstenībā ļoti daudz lietas mainās pakāpeniski. Man liekas, par katru lietu es varētu runāt, ka viņa arī notiekās diezgan ātri. Viņas ir saistītas viena ar otru, un elpa noteikti ir brīvāka, dziļāka, tāda goršīga, dzīvāka noteikti. Ceturtā pazīme ir par to, ka tu nejūties labi savā ķermenī. Un kā tas notiek dzīvē? Iespējams, tev nepatīk redzēt sevi video, kas tev ir nofilmēts. Tev nepatīk fotografēties. Tu ieraugi bildes, tev gribās viņas izdzēst. Tev nepatīk arī sava balss ierakstā dzirdēt. Varbūt ir tā, ka tev gribās dejot, bet ir grūti dejot tā, kā tu to vēlies. Ja, tā kā vēlies, jo ja tu nezinu, tur sāksi virpuļot pa to deju grīdu, tu kļūsi pamanāms, ja, pamanāma. Tāpat tur varbūt arī grūtības ieiet telpā, jebkurā telpā ar pārliecību. Patiesībā vienkārši būt redzamam un justies labi. Ja, tas par to, kad neveikli mēs jūtamies savā ķermenī. Un te ir tāda lieta, ko es esmu novērojis, ka daudz cilvēku domā, ka šī pašapziņa ir par ārējo izskatu.
Ja? Ļoti bieži tas nav par ārējo izskatu. Ārējais izskats, jā, var noteikti uzlabot kaut kādas lietas, bet es arī esmu strādājis ar cilvēkiem, kas ir veikuši dažādas arī šīs plastiskās operācijas, domājot, ka tāpēc mainīsies pašvērtējums. Un, protams, tad, kad uzstājas, tu saproti, ka nu, tu jau tajā iekšā kodolā paliec tu pats, tu pati. Ja? Un visbiežāk, ko es esmu pamanījis, ka tas ir par kaunu. Ja par kauna sajūtu, ar mani kaut kas nav kārtībā, ar to sajūtu, nu tik mani salīdzinās, ja es tur kaut kā dejošu, mani vērtēs, ja tās ir bailes no vērtēšanas, tad tāda dziļa nedrošība, kā tagad būs, ja es te tagad nezinu, visi dejo, piemēram, kājās, un man gribās pa grīdu tur kārtīgi izvārtīties. Nu, kā tas būs, ja visi tagad dejo šitā, man šādi. Atceros vienu no pirmajiem retrītiem, kur mums arī bija intuitīvā deja, un es atceros vēl kā tagad, acu atais vaļā paskatos, jo vienīgais cilvēks, kas tur varētu vērtēt, ir šis pats pasniedzējs, kam būtībā prāts uzticās, bet ķermenis nevar atvērties. Un tā, kad es ieraudzīju, ka viena dāma tur tiešām pa zemi visādi, es domāju, ko es te ņemos, ja? Ko es te ņemos, no kā es te vispār aizmirsīs, ja? Neesam mēs tik svarīgi aizmirsīs, un atkal katrs mēs dzīvojam savu dzīvi, un dienas beigās tu vari iečakoties to pārbaudīt pats pati, cik daudz tu domā par citu problēmām vai par savējām. Un mēs pārsvarā domājam par savējām problēmām, kā ar viņām tikt galā, kā viņas risināt. Ja, tā tad, jā, tas ir, ja cilvēks nes sevī šo kaunu, viņš nejūtas brīvi savā ķermenī. Ja, un ķermenis noteikti ir tā vieta, kur nav droši atrasties. Tāpēc cilvēks cenšas neapzināti distancēties, ja slēpjot sevi, kaut kādā veidā samazinot, nu nē, tas nav par mani. Ja, kustības ir šīs piesardzīgās, kontrolē žestus, vai tas būs, es arī žestikulēju diezgan daudz, ja, vai kā tieši vajag to žestikulēt. Un ļoti daudz domā to, kā izskatās no malas, nevis kas ir tā sajūta no iekšpuses, bet tieši jā, kā tas ir no malas, kā es tikko pastāstīju arī savā vienā no pirmajiem retrītiem. Un ir tā sajūta iekšēji, nu jā, ja mani tur redzēs, mani vērtēs un kritizēs, un ja es parādīšu to, kāda patiesībā esmu, nu, vai ar mani kāds vēl gribēs draudzēties, vai mani pieņems? Tādus jau kā es, neviens negrib. Visi grib tos perfektos. Ja, kur es bieži oponēju, perfekcionisms ir pats zemākais standarts, ko cilvēks var sev uzlikt, jo tas ir kaut kas, kas nekad nav sasniedzams, jo vienmēr ir next. Nu, lūk, ja, tāpēc, kāpēc tas tā rodās? Jo ļoti daudz cilvēku ir iemācījušies, nav iemācījušies, pareizāk sakot, justies droši savā ķermenī, jo iespējams agrāk, bērnībā, skolas laikā, viņš tika vērtāts, viņš tika komentēts, viņš tika salīdzināts, piemēram, ģimenē ar citiem ģimenes locekļiem. Ja, paskaties uz brāli vai māsu, dari kā viņš, vai izskaties kā viņš, vai kaut ko šādā veidā, ja, vai tu esi par esnu vai par tievu, šitā nevajag stāvēt, nerunā šādu, ja, sēdi smuki, ko citi padomās, ja, nevis kā es, tā kā gribēju, ko tā kaimiņu tur tante, ja. Ķermenis atcerās, jā, ķermenis atcerās, un kā tu vari pamanīt, vai tas ir par tevi. Paskaties uz foto savu. Kas ir tas, ko tu, tad, kad tu saņem jaunu foto, kas ir tas, ko tu, vai tu skaties uz neutralitāti, skaties uz kompozīciju, tu sev abrīno, vai tu meklē, nē, nu šitas nebija pareizais leņķis, man taču nē, man labāk no šitās puses, ja? Vai tu tur skaties, vai tur vēderam nav kāda kroka, vai tu, kas ir tas, ko pamani, ja? Kas ir tas, vai arī tu pamani, es tur biju atvērta, es tur biju brīva, man tur bija smaids. Ja? Vienkārši tas bieži vien ir iemācīts, ja? Skatīties,
kad ir tāds kauns, ja tu neesi perfekts, kaut ko pieņemt sevī. Ja, otra lieta, ko varam paskatīties, tās pašas ballītes, vai kur ir kaut kas jādara spontāni, intuitīvi, kur iekšēji varbūt ir šī vēlme kaut ko darīt, baudīt, izpausties. Tas var būt arī par Osho dinamiskā meditācija, starp citu, ja, kur vajag atbrīvot emocijas, cik mēs to ļaujam, ja, līdz ko mēs tā kā ir dota kaut vai tā atļauja, bieži vien ķermenis ir stīvs, prāts sāk domāt, kā tas izskatās no malas, un cilvēks paliek malā. Jā, tā ir nedrošība, nedrošība būt redzamam, bet dziedināšana un sevis pieņemšana nekad nesākas ar perfektu ķermeni, nekad nesākas ar svara nomešanu, ar ideālo pozu, ar salīdzināšanu. Tā vienmēr sākās ar drošību savā ķermenī, ar spēju būt kopā ar savu ķermeni, spēju viņu sajust, spēju viņu iznest, būt redzamam bez šīs kauna sajūtas, zinot, ka katram ir tiesības uz kaut kādu vērtējumu. Ja? Jautājums, ko es ar to daru? Tu vari pajautāt sev, un man patīk šis jautājums, un man patīk šīs sajūtas, par to vēl pieskaršos epizodes uz beigu daļu, vai es savā ķermenī jūtos kā mājās. Ja, vai man tajā ir brīvi, vai arī es kaut kā cenšos pasargāt, cenšos apspiest kaut ko nerādīt. Mhm. Tajā mirklī, kad cilvēks spēj patiesi pieņemt sevi, ķermenis vairs nav cietums. Tas kļūst par mājām. Un, ja tev kādreiz dzīvē aptrūkst mērķi, uz ko strādāt, kolosālākais no mērķiem, ko vispār sasniegt, mans ķermenis ir manas mājas. Tavs ķermenis būs kopā ar tevi visu mūžu, visas dekorācijas apkārt var plūst un iet, ķermenis paliek. Tas ieguvums, ka ķermenis ir tavas mājas, nav izmērāms nevienā naudas summā. Es zinu, ka tu būsi sajūsmā, jo, lai kur tu ietu, lai kur tu brauktu, tu ņem līdzi šo mājas sajūtu, nevis fiziskās mājas, bet to iekšējo mājas sajūtu, to drošības sajūtu, ka viņa vienmēr ir ar tevi un nav atkarīga no ārējiem apstākļiem, no citu vērtējumu, no mantām, kas tev pieder, vai lietām, vai no naudas daudzuma makā un kontā. Nenormāli, labs dzīves mērķis. Ja šis ir par tevi, ieliec vēl vienu īkšķi, laikam jau nevar divus īkšķus ieliekt epizodē, padalies komentārā, pamēģini. Manas visas klātienes nodarbības, jo elpošanas grupas nodarbības joprojām iet ar vienu tēmu - drošība ķermenī. To nevar uztaisīt šādi. Nu, vismaz es neesmu redzējis šādus cilvēkus. Šie uzslāņojumi mums dzīves laikā ir bijuši gana spēcīgi, bet nav jautājums nav jāmeklē vainīgais un kāpēc tas ir noticis. Mēs viņu to varam atpazīt un mēs varam vienmēr rīkoties citādi. Iešu uz 5. pazīmi. Tu neproti atpūsties, atslābināties bez vainas sajūtas. Ja, kad tas ir tas mirklis, kad, hei, reku, viss ir izdarīts, ir tā kā brīvs brītiņš. Ja, varētu bišķiņ apsēsties, ieliet glāzi ūdens vai tēja, vienkārši pabūt, bet pāris minūtes, un tad ir tāds nemieris. Ja? Tad sajūta, kaut ko vajag izdarīt. Ja? Varbūt, ja tu atrodies mājās, vienmēr būs ko piekārtot. Ja? Varbūt tu esi darbā, vajag atbildēt uz ziņām. Kaut kādā mērā tā ir jābūt noderīgam. Nevar vienkārši tāpat izniekot laiku. Ja? Ir jābūt, kaut kam ir jādara. Kaut kas ir jādara. Un šajā mierā parādās šī vainas sajūta. Daudzi cilvēki to pamana. Ja? Un šis ir ārkārtīgi spēcīgs, jo arī es savās programmās bieži uz šo arī vedinu, un to nevar nepamanīt, ja? Ka es nemāku atpūsties, ka es nemāku vienkārši būt, es nemāku pabaudīt mirkli, un šis ir spēcīgs signāls par attiecībām ar sevi. Ja?
Un arī man tur ir bijis grūti, man bijis ārkārtīgi grūti, ja tā sajūta, ka gribās kaut ko darīt. Un, nu, cik es esmu strādājis tādā ciešākā sadarbībā, tad visiem tas ir. Ja? Un tas bieži, ko tas norāda vienkārši uz to, ka tu savu vērtību sasaisti ar darīšanu. Ja, tas nenozīmē, ka mēs neko nedaram. Mēs visu dienu sēžam un skatāmies mākoņi, kā iet. Nu, nē, nē. Ja, bet tā ir tā pārliecība, ka es esmu labs tikai tad, kad es kaut ko daru. Ja, kad es daru produktīvi, tad no manis ir vērtība. Un ko es palīdzēšu visai pasaulē, un tad es būšu kaut ko labu izdarījis. Bet, bet, ja nu es tagad atpūtīšos, jā, nu, slinka esmu, jā, taču varētu kaut ko izdarīt, jā. Ja es neko nedaru, nevar būt vērtība tikai no manis, jā. Un tas nenozīmē visu dienu, ka es neko nedaru. Ja, es šobrīd runāju par 10 minūtēm, 20 minūtēm. Jā, kādreiz varbūt veselu dienu vajag iedot, ja. Savādāk mēs slimojam atvaļinājuma laikā. Ķermenis vienkārši neprot būt mierā, ja, un tajā atpūtā viņš paliek saspringts, viņš meklē vienkārši nākamo uzdevumu, jo viņš nezin, kas ir miers, viņš neusticās, viņam vajag to pazīstamo, to darīt. Ja? Man ir novērojumi, kāpēc tas tā notiek, jo agrā bērnībā mēs iemācāmies to, ka mūsu mīlestība nāk caur sasniegumu. Es atceros pati savu bērnību, kad es labi mācījos līdz pat 11. klasē. Un manā mamma nesa kaimiņienei man liecību rādīt un lepojās, cik baigiņa labi mācās, un es kaut kādas končas dabūju un kaut ko vēl. Un bija tāda foršā tāda sajūta, ja, nu tad liekas, es kaut ko esmu izdarījusi labu, ja, jo tevi pamana tādā mirklī, ka tu esi labs, ja, tev tu novērtē, un tu kaut ko sasniedz, tad tu esi, nu, tāds labs ieguldījums sabiedrībā. Vienkārši pieaugušajā vecumā mēs neprotam vairāk, mēs neizprotam to konceptu, kā tas ir vienkārši būt. Ja, un iekšēji tas dialogs, nē, ja, tur, nu, ja es tagad apstāšos, nu, es vairs nebūšu tā vērtīgā, ja, nebūšu, neko nedarīšu, ja, tā nedrīkst, ja, tā nevar, tas nav slinkums, ja, tas ir vienkārši tādā veidā mēs esam iemācījuši saspringumu ķermenī. Ja, un tu vari paņemt arī šo paskatīties uz sevi, kas notiek, kad tu, piemēram, paņem neplānotu brīvdienu un ieplāno to totāli chill day. Ja? Bieži vien cilvēki jūtas visu dienas garumā vainīgi un gaida, nu, manās programmās vismaz, un gaida nākamo dienu, kad tas beigsies, ja, kad tā vainas sajūta beigsies. Nu, tā ir vēl viena cita tēma, mums no sajūtām nevajag bēgt, mums tajās vajag iet tieši dziļāk, mums vajag palikt klātesošiem. Bet, ja ir tā sajūta, nu, vajadzētu kaut ko darīt, varbūt es tur varu palīdzēt. Tas laiks ir jāizmanto liederīgi. Atpūtā nav šī viegluma, tas ir kaut kas smags un grūts. Ja, un tas tikai parāda to, ko es minēju par to, ka tu to vērtību, pats savu vērtību piesaist tam, ko tu, nu, cik tu un ko tu dari. Ja, un miers vienkārši nav vērts. Es nemāku būt mierīgs. Daudziem ir, ko es pamanu, tad, kad tu it kā arī pie manīm nāk, kad nāk uz sesiju paketēm vai kādu programmu, bieži vien tas, pēc kā cilvēki nāk, ir miers. Un līdz ko iestājas šis miers, tas ir tik nepazīstams, ka gribas no tā tikt ātrāk vaļā. Un tas ir tāds, jā, aburtais loks. Bet to visu var izdarīt. Ja? Mēs neesam cilvēki radījuši tikai darīt. Ja? Mums ir arī vieta tāpat kā dabai. Man patīk cilvēku salīdzināt ar dabu. Ir laiks, kad mēs plaukstam, ir laiks, kad mēs atpūšamies. Un vienkārši pajautā sev, vai izmēģini vislabāk, ja? Vai tu proti atpūsties bez vainas sajūtas, vai tavs ķermenis vispār saprot, kā tas ir būt mierā. Ja? Vai arī es tomēr kaut kādā veidā cenšos savu vērtību nopelnīt. Tajā mirklī, kad tu pieņem sevi, tev atpūta nav kaut kāds drauds. Ja? Tā ir vienkārši, nu, tāds notiek. Tas ir dabisks cikls. Ejam tālāk. Uz 6. pazīmi tu enerģētiski samazinies citu cilvēku klātbūtnē. Tas ir par to, ka tu aizej uz kādu telpu,
Ja, viņa var būt tev pazīstama, viņa varbūt arī nepazīstama, bet iespējams tu ieeji ar tādu pārliecību tagad, ar nezinu, varbūt uz kaut kādu semināru tu aizēji, un nu tik tu, varbūt tu tur būs, gribēsi čupoties un kaut ko darīt, bet īstenībā tu ieeji un tu saproti, ka tev negribās runāt, balss kļūst klusāk, elpa paliek tāda seklāka, ja pazūd vispār vārdi, mēģina izvairīties no skatiena, ja kaut kur citur, nezinu, pa somiņu, tur telefonā, ja, nu, izvairīties no kaut kāda tiešā šī kontakta. Pat ja tu esi ienākusi šajā telpā ar tādu nodomu, ja, kad es te tagad būšu, varbūt man neviens nepazīst, šo ir vieglāk izdarīt, mēģināt praktizēt, tad, kad neviens nepazīst, bet ķermenis dara kaut ko citu. Ja, ja viņam ir šī cita pieredze, ja viņš ir iemācīts izdzīvošanas paternā dzīvot, ja viņš ir kādā dzīves posmā sapratis, ka būtam enerģetiski mazākam ir drošībā, viņš tā kā klapēs sevi ciet. Ja? Viņam būs tā pārliecība, ka klusākam ir drošāk, būt nemanāmākam ir drošāk, ja? Tad pelēkā pelīte, nepiesaistīt uzmanību, nedod Dievs, tas ir daudz, daudz drošāk. Un šis patērns saglabājās arī tad, kad patiesībā šis vairs nav tā kā aktuāli. Ja? Vienkārši ķermenis tā ir iemācījies. Labāk es netraucēju, labāk es neizceļos, labāk es nepasaku. Ja, un daudz cilvēku vienkārši gadiem šādi dzīvo un domā, ka tā ir vienkārši viņa personība. Taču bieži tā nav personība, tā ir aizsardzība. Ja, piemēram, tipiski piemēri, ja tev ir kāda sapulce, darbā sapulce, un tu zini, ko tu gribētu pateikt, tev ir ierosinājumi, tev ir daudz ko teikt, bet tu nepasaki. Ja? Tā doma ir skaidra, ja? Ir viedoklis, taču ķermeniski tur viss iet ciet. Ja? Kakls varbūt pat saspringst, gribās. Ja, lai vispār balss būtu, balss klusāka un šoreiz nē. Šoreiz nē, bet patiesībā bieži vien cilvēki pēc tam pārmet sev, ka bāc, atkal es neko nepateicu. Ja? Un otrs tāds tipisks piemērs, kad ienākot, piemēram, vai tā būtu kafejnīca, varbūt sporta klubs vai pasākums, ja, kur tās kustības sāk kļūt uzmanīgākas un sākās skenēties, lai tik es tā kā, te neaizņemu pārāk daudz to vietu, tā teikt. Un tu vari pajautāt, kā ir ar tevi, vai ir kaut kādas jomas, vai ir kaut kādās situācijās, es joprojām samazinu sevi. Ja, kur es sevi samazinu tikai tāpēc, lai citiem būtu labāk. Ja, kur es klusēju, lai pieņemtu, lai mani atzītu. Jo brīdī, kad cilvēks sevi pieņem, ķermenim nevajag sarauties. Ja? Viņam tieši otrādi iztaisnojās šis mugurkauls, elpa aiziet manas pieminētā plaša, balss paliek stabilāka, skatos droši, ja? Skatiens arī daudz, daudz drošāks. Un cilvēks beidzot atgriežas savā vietā. Ja? Tas nav par kādu citu vietu, viņš atgriežas savā vietā. Un pēdējā no pazīmēm, arī diezgan bieži, ļoti dziļa pazīme, ir, ka tu patiesībā nejūti, ko tu vēlies, ko tu gribi. Tad, kad pajautā cilvēkiem, ko viņi grib, bieži vien viņi nevar atbildēt uz šo jautājumu. Un tas tikai parāda uz to, ka saikne ar sevi ir ārkārtīgi vāja vai vispār nav. Jo viņi zinās, ko vajag citiem. Ja? Bērniem, partnerim, kolēģiem. Ja? Viņi zina, ko no viņiem sagaida. Viņiem tā ir skaidrs. Viņi zina, ko viņiem vajadzētu darīt. Viņi zina, kas viņiem ir jādara, lai viņi dabūtu atzinību, kā nepievilt citus, kā būt ērtiem. Bet tad, kad aiziet jautājums, ko es gribētu ēst, kur es vispār gribētu būt,
ar ko ar ko es vispār gribu satikties, ko es gribu radīt, ko es gribu, kādas izvēles es gribu ikdienā veikt, jā, tad bieži nav atbildes. Un tas notiek pēc gadiem ilgas pielāgošanās. Cilvēks ilgstoši dzīvo citu vajadzībām, vai arī pēc kādiem standartiem, kas nav viņu, un tādā veidā viņš pamazām attālinās no savām vajadzībām, patiesajām. Viņš vienkārši tā nemanāmi ir regulāri apklusinājis savas sajūtas, un vienkārši viņš pārstāj tās dzirdēt. Ja, kad viņš vairāk sako uz to, ko vajag citiem, mazāk uz to, ko vajag. Bet ķermenis parasti gana ilgi runā, ja, caur nogurumu, caur tādu smaguma sajūtu, caur negribēšanu, nepatiku, saspringumu, tukšuma sajūtu, ja, intereses zaudēšanu. Noteikti arī tur trauksme varētu būt vēlme vispār tā kā pastāvēt uz vietas, apstāties, neko nedarīt. Ja, un tas ir tas, kad ķermenis rāda, ķermenis signalizē, ja, viņš tā kā turpina tā konsekvenci, ja, rādīt, ka tā nevar, tu joprojām dzīvo citu cilvēku ritmā vai kaut kādā iedomātos standartos. Nu, lūk, un vēlmes, ja, vēlmes nav egoisms. Un viena no pazīmēm, kam arī es pati esmu izgājis cauri, ja, kur ir pilnībā pazaudēts šis kontakts, ka es pati nesaprotu, ko tad es vēlos, ir darbs ir kārtībā, darbs ir foršs, iedvesmo, viss ir labi ar darbu, dzīve it kā sakārtot, arī mājas dzīve, viss sakārtot, viss ir pareizi, bet iekšā ir tukšums. Šis bija mans stāsts, jo saprotu, un te sākās mana atzimšana, jo dzīve tika veidota pēc tā, kā vajadzētu, nevis tā, kā es patiesi gribu. Es nekad tādus jautājumus sev neuzdevu. Ja? Vēlmes, tā ir dzīva saikne ar sevi. Ja? Viņas rāda virzienu, viņas rāda patiesību, viņa rāda, kur tavā dzīvē būs tas dzīvīgums. Tajā mirklī, kad cilvēks neko nevēlas, viņš bieži vien nav mierā, viņš ir atvienots no sevis. Tāpēc tu vari pajautāt sev, vai es zinu, ko es vispār šobrīd patiesi gribu. Nevis ko vajadzētu, bet tāpēc, ka jūtu, ka es tā gribu. Ja? Un varbūt es joprojām dzīvoju pēc citu gaidām. Un varbūt arī tā, ka atbildes nav. Tas ir normāli. Ja? Jo mums šī dziedināšana, šī atgriešanās pēc sevis, tas nav tā, es pasaku un tas notiek. Ja, tas ar maziem solīšiem notiek, ar apstāšanos, ar godīgumu pret sevi, ar drosmi sadzirdēt to, ko tu esi ilgi ignorējis. Jo tajā mirklī, kad tu sāc pieņemt sevi, ja, vēlmes vienkārši sāk parādīties. Viņas no nekurienes liekas, hei, šitā, ja, es šitā gribu, un līdz ar to mostās pilnīgi cita garša dzīvē. Un tā kā es biju tajā punktā, es arī apsolīju tam, ka es tikšu ārā un ka es parādīšu, jo redzēju, cik daudz man apkārt arī dzīvo ne savu dzīvi. Man bija nenormāli liels entuziasms palīdzēt arī citiem. Nu, pēc pāris gadiem arī tika izdotas manas kārtas, iedvesmojošas kārtas pārmaiņām, kas parāda, tur ir 30 vēstījumi, katru dienu izvēlkot pa kārtī, darot šos uzdevumus. Nu, nav tāda iespēja, ka dzīve nemainīsies, jo viņi parāda precīzi, kas ir tas, kur tev ir jāiet. Tikai vienīgi telts ar praktiskiem uzdevumiem. Tu varēsi atklāt gan šos savus talantus, gan iespējas, gan arī saskatīs iespējas, kur tu varētu arī šo talantu pat attīstīt biznesa līmenī. Tāpēc, ja tev nav šīs kārtas, noteikti pasūti, links būs tepatām aprakstā, vai arī meklē, ja tu esi Latvijā, tad Latvijas lielākajās grāmatnīcās. Ko es tev vēlos pateikt? Ja tu atpazini kādā no šīm pazīmēm, varbūt visas, saproti to, ka tavs ķermenis vienkārši ir ārkārtīgi gudri pielāgojies dzīvei, kuru kādā mirklī tev vajadzēja izdzīvot.
vajadzēja pielāgoties, vajadzēja būt stipram, turēt emocijas, jā, varbūt apspiest to savu vajadzību, apspiest savu patiesības teikšanu. Jo tas, ko tu šobrīd jūti ķermenī, bieži vien ir vienkārši ilgstošas pielāgošanas rezultāts. Tavs ķermenis darīja absolūti visu, visu iespējamo, lai tevi pasargātu. Ja, tas aizturēja šo elpu, ja, lai tu vienkārši izturētu, tas uzcēla tos plecus, ja, savilka plecus, lai tev būtu tur stabilāk nest visas tās problēmas. Ja, tas apklusināja tavas patiesās vēlmes tikai, lai tu paliktu tajā, ka tu iederties, ja, lai tev būtu drošāk. Tas turēja to kontroli, ja, lai tas pamats nezūd zem šīm kājām. Bet ķermenis ir tavs sabiedrotājs. Ja? Sabiedrotājs, kurš ilgi vienkārši ir strādājis šajā aizsardzības režīmā, un labā ziņa ir tāda, ka, ok, tas bija reiz nepieciešams, bet tam nav jāpaliek visu mūžu tavam stāvoklim. Ķermenis var iemācīties jebkurā mirklī ko jaunu, ja mēs tam dodam vietu. Viņš var iemācīties, kā būt droši. Ja? Viņš var iemācīties mieru, viņš var iemācīties spēju atslābināties, viņš var sajust šīs tiesības būt tādai, kāds es esmu. Ja? Tiesības izvēlēties. Pārmaiņas, mīļie, nekad nesākas ar cīņu ja? Pret sevi. Ja? Ar nosodījumu, ar piespiešanu. Būšu labāka sevis versija. Tā sākas ar sapratni. Ja, pārmaiņas sākās ar sapratni, ar maigumu pret sevi, ar klausīšanos, ar spēju pamanīt, ieklausīties, iztulkot, ko ķermenis tev rāda, pašam sev iedot atļauju iet ārā no šī izdzīvošanas režīma. Ja? Tāpēc sevis pieņemšana nenotiek galvā, tā sākas ķermenī. Ja? Brīdī, kad tu vari neizlikties, ja? Kad tu vari sajust, ko tu vēlies, kad tu vari būt sev blakus dažādās dzīves situācijās, būt ar sevi. Un tieši tur sākās šī atgriešanās pie sevis. Tāpēc, ja tu jūti, ka tu vēlies atgriezties pie sevis, rīt sāks mans bezmaksas webinārs. Atgriešanās pie sevis, kā pieņemt sevi caur ķermeni. Tajā es tev iedošu praktisku ceļu, kā atpazīt arī šos ķermeņa paternus un kā mazināt uzkrātos šos spiedošos stāvokļus, atjaunojot šo saikni ar sevi. Tāpēc, ja tu jūti vēlmi, links būs pieejams aprakstā, un es tevi gaidīšu. Es tev tiešām gaidīšu, mēs rītdien 6:00 jau slēdzās pieteikšanās. Ja gadījumā tu netiec uz tiešsaisti, būs arī pieejams ieraksts, bet tev obligāti ir jāreģistrējās. Tāpēc es tev ļoti gaidīšu, priecāšos tevi satikt. Ja mēs nesatiekamies, padalies šeit komentārā, kas ir tas, kas tev visvairāk noderēja no šīs epizodes, un pavisam drīz jau mēs tiksimies citā epizodē. Pagaidām atā!